gribat dzirdēt to, ko es stāstīju, kur jūs negribat dzirdēt, es tomēr laikam sākšu. Tas, ko es šodien gribētu varbūt pastāstīt, ir no manas ilgadīgās pieredzes, ko es esmu redzējis un kas varētu būt. Tas lielais jautājums ir, vai mēs varam taupīt enerģiju, tāpēc, ka tas, kas līdz šim tika runāts, ka to, ko es esmu dzirdējis, tas, ka tā valsts ir vairāk vainīga, mēs runājam par valsti, par lielām organizācijām, mazāk ieklausoties paši sevī, vai varbūt tiesa mēs, kas varētu taupīt šo enerģiju. Pa vidam es mēģināšu arī pajautāt jums pāris jautājumus, kā jums liekas, un tad atskatīties tās atbildes, kādas liekas man. Pirmais ir, ko es gribētu parunāt, ir tas par to, vai mēs varam taupīt enerģiju. Man liekas, ļoti atkarīgs no tā, vai man rūp manas mājas, tas, kur es dzīvoju. Šeit turpāk būs pāris bildītes par to, kādās mājās mēs dzīvojam, kā mēs mājām izturamies un kā tas ietekmē to, ko mēs reāli izdarām kaut kādā energoefektivitātes ziņā, energotaupības ziņā. Šis ir piemērs no vienas siltinātas ēkas, kurā pie ieejas durvīm ir parādījušies pēkšņi kaut kāda cauruma šī siltumizolācijā. Un man pirmais jautājums ir varbūt tie, kas no jums smēķē, varētu mēģināt pacelt rokas tā tagad. Un tie, kas nesmēķē, varētu pacelt roku. Un tie, kas līdz šim nav pacēluši roku, paceļiet roku. Tā kā, pat mēs ilustrējām diezgan labu latviešu īpašību, ka mēs esam tie latvieši, tad ir viens variants, ka mēs esam tērēnetes ziņu komentētāji tautu, kas māk rādīt piku kabatā, bet to atklāt nepateikt. Līdz ar to, man liekas, ka pietiekami daudz cilvēku nepacēla roku nevienā no šiem maniem 3 jautājumiem. Un es neredzu cilvēkus, kur pēc rokām, kuriem roku nav, tā lieta ir tāda, ka mēs vienkārši esam tāda tauta pagaidām, kāda mēs esam. Šim te ir tas vizuālais skatījums uz to caurumu lielumu, tā ir mana roka, bet es viņu neizsitu šo caurumu. Kāpēc es jautāju par smētētājiem varbūt? Tāpēc, ka tie smētētāji ēkā, kas ir atklājuši šīs siltumizolācijas slānis, kas mums ir uzklāt uz sienas, viņš arī darbojās kā lielisks pelntrauks. Un, tas caurumiņš mums varbūt ir maziņš, bet tā problēma ir tā, ka no siltumtehnikas viedokļa, ja mums ir šāda caurumiņa, tad mums no šīs visas sienas efekta siltumnājuma nav nekāda. Tāpēc, ka šeit mums tiek iekšā gaiss, kurš cirkulē, un tā efekta no tā, ka mums... Tas būtu plasts. Vai ko? Tas būtu plasts. Jā, tas ir polistirols, tautā mēs sauc par putuplastu, un viņš lieliski darbojās kā šis te, cik tālam trauks. Šeit ir arī redzams tas risinājums, ko izdarīja ēkas apsaimniekotājs, ka pēc šo te caurumiņa rašanās viņi uzlika arī kaut ko līdzīgāk īstam tālam traukam. Ja esam pie cigaretēm ķērušies, tad turpināsim arī ar cigaretēm. 9 stāv ēkās ir šie te stikla bloku kārtu telpu logi. Un šeit ir diezgan slikti redzams, bet šis viss aizpildījums ir cigarešu paciņas. Tā kā mēs paši dzīvojam savā mājā, mēs kāpēc ļoti izdevīgi to māju arī pašiem piecūkot. Un tas man kā auditoram, es esmu veicis vairāk kā 250 ēkās šādas energo auditus, un mēs apsakojam ēkas, skatāmies, ko mēs varētu izdarīt, nosiltināt, samazināt temperatūras un tā tālāk. Un ieejot šādā ēkā, es principā saprotu, ka tas darbs, ko es darīšu, viņš ir, tā teikt, kaķim zem astes, jo es redzu, ka tie ēkas iedzīvotāji pat nevarēs sevi sakopt. Labi, nerunāsim par sakopšanu aiz sevis, viņi vienkārši aiz sevis sacūko. Un tas ir viņu pašu ēkā. Un šis ir diezgan sistemātisks darbs, lai tādā augstumā šīs sakrāta, šīs cigarešu paciņas izlietotās. Nākamais piemērs ir no pirmās ēkas Latvijā, kura ir renovēta ar tā saucamo ESCO atbalstu, kas ir energoservis kompānija, kas nāk ar savu naudu, iegulda ēkā, nosiltina ēku, un iedzīvotājiem nekas nav jāiegulda, un šī kompānija saņem atpakaļ savus ieguldījumus no
viņi saņem to enerģijas ietaupījumu, ko it kā viņi panāk šajā ēkā. Šī ēka pirms 50 dienām, šodien atrit 50. diena, pirms 50 dienām šo ēku atklāja Nīderlandes vēstnieks. Viņi atrodās Valmierā, un mēs redzam, šis ir jumtiņš ēkas ieejai, un virs tā jumtiņa ir kāpuma telpu logi. Un 50 dienu laikā mēs redzam, šeit ir, ja mēs paskatāmies tuvāk, arī ir šie te izsmēķi. Tā kā tā ēka ir, kāds ir atnācis, viņu sakopis, sakārtojis, un pēc 50 dienām mēs redzam, ka šeit visur jau atkal ir šie te izsmēķi mētājās. Kas man vairāk parāda to, ka tā latviešu tauta, diemžēl mēs esam tādi, kā mēs esam. Mums patīk rādīt pīku kabatā, mums patīk aiz sevi cūkot, un tas, kas visvairāk mums patīk, ir uzlikt vairums tādu citu. Ir arī, protams, tie labie piemēri, mazliet pietiks ar to pašu traumāko. Ir ēkas, kur šie cilvēki informē, ka ok, mums ir pagājis kāds laiciņš, tagad mēs samazināsim temperatūru dzīvokļos, lai būtu 16 grādi, tādējādi mēģinot uzturēt zemākus rēķinus, mazāk ēkas enerģijas patēriņu. Ir šādi labie piemēri, diemžēl tie mazāk ar tiem sliktajiem piemēriem. Šis ir ielikts piemērs tīri tikai tāpēc, ka tajā ēkā, kur es biju, viņiem likās, ka šitais ir ok, ka tā tam vajadzētu būt. Un arī šeit es saprotu, ka jēga no tā, ja es esmu energo auditors, es eju darbu rēķinu, ko viņi varētu darīt, nosaldināsiet sienas, ietaupīsiet tik, atmaksāsiet tas pasākums tik ilgā laikā. Jēga no tā viss nav, jo viņi tāpat nespēja sevis kārtīgi sakot, neko uzlikt šeit kaut kādu caurulu, lai tā siena netika sabeigta, lai nedruktu šeit ķieģeļi. Tur ir tā problēma, ka, manuprāt, pirmā problēma, lai mēs vispār kaut ko sāk darīt, ir tā, ka iedzīvotāja attieksme ir tā, kas ir tas lielākais šķērslis kaut ko darīt vai nedarīt. Un šeit ir varbūt kaut kāds pozitīvāks piemērs no tā, ka iedzīvotāji šeit ir uzlikuši, tā ir lietus un nokrišanu kanalizāciju cauri. Viņi ir uzlikuši šeit šo te kaut kādu metālu plāksniņu, kas, it kā ir domāt, lai novērst šo lietus nonākšanu uz ēkas pamatiem un viņu sabeigt. Es kā auditors varbūt neskatos, ka šis nav tas optimālais risinājums, ko tur varētu izdarīt. Man kā energo auditoram ir vairāk svarīgs, ka viņi cenšas kaut ko izdarīt. Jo varbūt te būtu labāk uzlikt visā garumā šo te caurulu tālāk vai kā. Jo šis nav tas arī no tehniskā viedokļa, tas nav optimāls risinājums, bet tas parāda to, ka viņi kaut ko cenšas izdarīt, ja mēs salīdzinām to ar šādu te stāvokli. Tas pats ir par šīm viskonkrētāk, un visbiežāk mēs redzam šīs te kāpuma telpu durvis. Konkrētā šajā fotogrāfijā ārā ir -10 grādi. Tās durvis tiek ar spaini speciāli turētas vaļā, lai tas ir kā pamatojums bija tas, lai kaķiem, kas dzīvo tajā ēkā, lai viņiem būtu vieglāk aiziet līdz savu zvaigznes durvīm, līdz savu dzīvokļu durvīm un tikt iekšā šajā te. Tā ir viena vecumāja, vēl viena vecumāja, kur ir tās durvis vienkārši stāv vaļā, un krievis teiciens būtu rod есть, но не закрывается. Tā multitē ēka ir, bet viņas iet nestāv. Parastam iedzīvotājiem parastajam iedomāties, ka viņš ar savu roku to varētu aiztaisīt, tas ir mazliet diemžēl grūti. Un to mēs redzam caur Latvijā. Atgriežoties, piemēram, pie pašas renovātās ēkas, ko es jau stāstīju, kas ir Valmierā. Un tās cigaretes nebija šī te jumtiņa, kas ir tas ieejas jumtiņš. Ja mēs paskatāmies šo ēku,